pamēģināsim pārveidot šo datu masīvu, kas ir atdalīts ar punktiem, uz datu masīvu, kas ir atdalīts ar komatiem. Kā to var izdarīt? Parādīšu ātrāko variantu, kas neprasa sistēmas iestātījumu maiņu. Tātad, ko mēs darām? Mums ir skaitļi sagatavot šeit. Mēs viņus varam pārkopēt, Ctrl+C atsevišķā apgabalā. Tajā pašā lapā, citā lapā nav svarīgi. Un tad izpildīt ļoti vienkāršu darbību. Ctrl+F un šeit izvēlamies Replace. Un tad pasakam find what. Punkts. Replace with commas. Replace all. Un vienā brīdī mēs iegūstam šos skaitlīšus. Lūk, tie ir gatavi. Tālāk viņus var kopēt kaut kur pārvietot. Galvenā atšķirība, ka šie divi vairs nav viens un tas pats. Šis ir cipars, kas ir saprotams Excelī, un šis ir teksts, kas nav saprotams kā cipars Excelī. Tāpat strādā arī pretēja darbība. Mēs varam iezīmēt šo te Ctrl+F un uztaisīt Replace, bet šoreiz pretēji aizvietojam komatu ar punktu, Replace all, ok, un esam tikuši atpakaļ uz mūsu cipariem. Tā kā strādā uz abām pusēm, ļoti vienkārši, ļoti ātri var nomainīt komatus uz punktiem vai punktus uz komatiem, nemainot sistēmas iestātību.